9. nodaļa – eifo sajūta, ego un pārliecības. Nekas nav mūžīgs, izņemot pārmaiņas. Heraklitus. Radīšanas neierobežotā sirds. Eifo sajūta ir neierobežota. Tā arī ir primārā un smalkākā formas izpausme. Eifo sajūta ir kā objektīvs un kinolentes apvienojums kino projektorā. Tīras apziņas patiesā gaisma iekļūst eifo sajūtas objektīvā un tiek pārveidota pazīstamos gaismas un tumsas attēlos, ko mēs ekrānā atpazīstam kā kinofilmu. Gaisma un ēna uz ekrāna atspoguļo dzīvi, ko mēs dzīvojam ārpus kinozāles. Es gribu teikt, ka visas radītās formas rodas no eifo sajūtas, no jūsu dzīves būtības, no jums. Manuprāt, precīzāk būtu to saukt par es esmu sajūtu. Vai jūs sākat apzināties savu patieso statusu? Vai jums sāk parādīties jūsu loma un nozīme šī visuma radīšanā? Jūs esat radīšanas neierobežotā sirds, no kuras kosmos dzimst, pastāv un kurā tas sadalās. Jūs neatrodaties visumā. Visums atrodas tevī. Tikai pārliecība, ka tu esi filma, neļauj apzināties sava patiesā es nozīmi un pozīciju, kuru ieņemat mūžībā ar visām tās izpausmēm. Iespējams, esat dzirdējuši frāzi, tu esi savs pasaules radītājs. Tā gandrīz vienmēr tiek pārprasta. Ir mazais tu un lielais tu. Lielais tu esi eifo sajūta, un mazais tu esi ego. Lai novērstu jebkādu terminu neskaidrību, lielo tevi es saukšu par īsto es, jeb eifo sajūtu, bet mazo tevi par mazo es, jeb ego. Kad mums māca, ka esam savas pasaules radītāji, mēs gandrīz vienmēr skatāmies uz šo apgalvojumu caur ego lēcu ar tā ierobežoto redzējumu, uztverot visu esošo ar cēloņu un seku uztveri. Tas bieži var radīt problēmas, jo ego vajadzības ir ierobežotas ar indivīda vajadzībām. Indivīda apziņa atspoguļo indivīda vajadzības, un indivīda vajadzības aprobežojas ar aizsardzības un izdzīvošanas vajadzībām. Tā ir patiesība pēc nosacījuma. Indivīda apziņa ir nošķirta no universālās apziņas. Pat tad, ja cilvēkam ir altruistiskas tieksmes, tās vienmēr ir vērstas uz viņa ierobežoto vajadzību apmierināšanu. Jūs droši vien pazīstat cilvēkus, kuri lepojas ar darbu, ko viņi dara labdarības organizācijās, baznīcās, bezpajumtniekiem un tā tālāk. Šie cilvēki parasti ir ļoti lepni par sevi. Ārkārtējos gadījumos viņi kļūst augstprātīgi un valdonīgi. Spektra otrā galā ir cilvēki, kuri palīdzot dara to it kā izrādīšanās pēc, visos iespējamos veidos uzsverot savu žēlsirdību un rūpes. Viņu pārliecinošā uzvedība aizēno viņu labo darbu ietekmi. Viņu uzvedība ir ārēja ego izpausme, kas neveiksmīgi mēģina apmierināt iekšējo vajadzību pēc atzīšanas, pieņemšanas vai tam līdzīgi. Viņu galvenā motivācija šajā gadījumā neatšķiras no cilvēka motivācijas, kas tiecas pēc varas, slavas vai naudas. Vienīgā atšķirība ir izteiksmes veidā. Kristus mūs brīdināja, ka mēs nevaram iegūt debesu valstību ar labiem darbiem. Labdarība var motivēt vājums, bailes un jebkāda veida slēpta iekšējā attieksme. Ego ir ēna. Kad cilvēka apziņa paplašinās līdz visuma apziņai, viņa rīcību vada universāla gudrība. Universālā gudrība zina, kādas vajadzības ir jāapmierina, kur tas jādara un kad. Kad tīras apziņas gaisma iekļūst ego lēcā, to izkropļo ego dziļumos apslēptās bailes un cerības. Šie izkropļojumi rada alkas un vienpusējas vēlmes, kas ved mūs pa neskaitāmiem, līkiem un sarežģītiem ceļiem,
kas beidzas tikai tad, kad ceļotājs izdvež savu pēdējo elpas vilcienu. Ego nav īsts objekts, tam nav reālas substances. Ego ir ēna. Tas ir gaismas un tumsas izkropļojums, kas projicēts uz apziņas ekrāna. Ego iezīmes ir visas lietas, kas jūs raksturo, kas jūs esat, ko vēlaties, jūsu reakcija uz citu cilvēku viedokli par jums. Ego dzīvo un plaukst, kad tu uzņemies atbildību par savas dzīves veidošanu, kad tu tici, ka esi tavs ķermenis un prāts, ka esi tēvs vai meita, ka tev ir darbs un ģimene, nākotne un pagātne, tad tu piesaisti savus uzskatus manifestēto lietu pasaulē, kurā viss mainās. Kad jūs ticat, ka jebkura radīšanas daļa ir sākotnējā es daļa, jūs pieņemat pārmaiņas, bet ego gadījumā pārmaiņas ir nāve. Vai jūs zināt, no kurienes nāk ego? Vai jūs zināt, kā tas veidojas un kāpēc? Vai jūs zināt, kā apmierināt viņa nelokāmās alkas pēc varas? Ego var būt skolas pagalma kauslis vai tā nobijies upuris. Tas var kaitēt vai palīdzēt, bet tas vienmēr darbojas savā vārdā, un tas vienmēr rīkojas aiz bailēm, pat tad, kad uzvelk skolas pagalma kaušļa masku. Ego ir daļa no veseluma, vai vismaz tā tas sevi uztver. Tā ir šaura ēnas josla, tumsa, kas ieskatās tumsā, mēģinot atrast gaismu. Ego ir apziņas paiešana malā no patiesā es, iekšējās gaismas. Ego tic, ka lietas un domas var aizpildīt tukšo tumsu, par ko tas kļuva. Apskatīsim tuvāk, kā dzimst ego. Parastā apziņa ir ego apziņa. Vienkārši sakot, ja mēs neapzināmies savu neierobežoto statusu, kā radīšanas liecinieku, novērotāju, mēs sākam apzināties savus ierobežojumus. Kvantu maiņas process ved ierobežoto parasto apziņu līdz pilnīgai realizācijai pie mūsu patiesā es, kā eifo sajūtas apziņas. Kad mēs apzināmies eifo sajūtu un veicam darbību, ko saucam par kvantu maiņas apzināšanos, šī darbība ir brīnišķīga veseluma izpausme, ko mēs nesam savā apziņā. Kvantu maiņas apzināšanās stāvoklī mēs nejūtamies kā darbības veicēji. Drīzāk mēs esam novērotāji, kas vēro darbības, kas notiek caur mūsu prātu un ķermeni. Kvantu maiņas apzināšanās procesā patiesībā notiek tas, ka ego loma kļūst pakārtota tajā laikā, kad dzīves radošie spēki izpaužas caur mums. Vai arī šeit ir vēl viens tēlains salīdzinājums? Ja jūs salīdzināt dzīves ceļojumu kā ar braucienu ar automašīnu, tad, kad izjūtat kvantu maiņas apzināšanos, ego ieņem pasažieru vietu, ļaujot jūsu patiesajam es sēsties pie stūres. Eksistē zināma veida apziņas šķelšanās. Kamēr jūs identificējāties ar ego, jūs tāpat arī jutāt, ka vēl kāds vada jūsu automašīnu. Šajā gadījumā tas ir visu zinošs labestīgs autovadītājs, kurš precīzi zina, kurp dodas un kā droši tur nokļūt. Jūs varat atpūsties un izbaudīt ceļojumu. Paplašinoties un pilnveidojoties kvantu maiņas apziņai, jūs ar laiku sākat apzināties, ka esat gan vadītājs, gan pasažieris. Bet mēs šo stāstu saglabāsim citai reizei. Kad mēs zaudējam eifo sajūtas apziņu, ego atgriežas vadītāja sēdeklī un visas problēmas, kas saistītas ar ceļošanu mūsu dzīves ceļā, ielaužas atpakaļ mūsu apziņā. Pieliekot vislielākās pūles, lai noturētos uz pareizā ceļa, mēs zaudējam visu ceļojumu prieku. Atjaunojas parastā apziņa un ego atsāk izmisīgi meklēt mieru un laimi. Eifo sajūta ir neierobežota, tā ir ārpus telpas, laika un nāves. Nekas nevar iznīcināt eifo sajūtu, jo tas ir radītājs un tāpēc ir ārpus bailēm. Kad apziņa tiek atrauta no neierobežotās eifo sajūtas,
tā kļūst ierobežota un individualizēta. Tā kļūst par ego. Ilūzijas pavidienu atšķetināšana. Neapzinoties savu neierobežoto dabu, ego jūtas neaizsargāts, pakļauts iznīcināšanai, ko izraisa tā uztverēja nezināmie cēloņi un seku spēki. Ja nav savienojums ar bezgalību, pirmā lieta, ko ego piedzīvo, ir bailes. Ego nostājas pret pasauli un viņam ir jāaizstāvis, pievienojoties apšaubāmajiem sabiedrotajiem šajā personīgajā cīņā pret nāvi. Tā kā trūkst kontakta ar tīru apziņu, ego izjūt dziļu iekšēju tukšumu. Tas cenšas to piepildīt ar materiālām, pasaulīgām lietām. Tas cenšas iegūt un tādējādi kontrolēt dzīvi ar materiālām lietām, mājas, automašīnu, naudu. Tas pavada daudz laika, mēģinot kontrolēt attiecības ar cilvēkiem. Tas iemīlas prāta spēkā un manipulē ar prāta jēdzieniem, cerot saprast, kā aizpildīt savu iekšējo tukšumu. Ego nodarbina sevi ar trakām darbībām un pastāvīgi cenšas paplašināt savas robežas. Tas vēlas piepildīt sevi līdz malām ar kaut ko, kas tam nesīs mieru. Sēžot pie dzīves galda, ego ir nepiesātināms. Tā izsalkums nekad netiks apmierināts. Ego uzskata, ka ja tas varētu uzkrāt pietiekami daudz materiālo labumu, tas beidzot piepildīsies un sasniegs gandarījumu. Šis baiļu vadītais lēmums, kura pamatā ir nepietiekamības un neatbilstības sajūta, ir vienīgais cilvēku ciešanu cēlonis. Tas ir centrs, ap kuru katrs ego cīnītājs griežas uz šī karmas rata, cēloņu un seku rata. Šo galveno ilūziju es saucu par ego kļūdu. Šī ego kļūda viņu attālina no tīrās apziņas atvērtā apskāviena. Ego jūt, ka tam jāturpina peldēt, turot galvu virs cēloņu un seku ūdeņiem. Patiesībā viņam vajadzētu rīkoties tieši pretēji, bet priekš ego tas ir līdzvērtīgs pašnāvībai. Pārtraucot savu neprātīgo mētāšanos, tas iegrimst prāta rāmajos dziļumos, atrodot mieru un atpūtu eifo sajūtas pilnībā. Apzinoties eifo sajūtu, pazūd bailes un rodas izpratne, ka pilnīgums ir tā neatņemama kvalitāte. Ego nav ļaunums, tas nav negatīvs pēc būtības, tas ir vienkārši nepareizi vērsts. Nav nepieciešams atbrīvoties no ego, gluži pretēji, tas ir jāpaplašina, līdz tas kļūst bezgalīgi liels. Saprotot, ka tas ir neierobežots, ego atslābina saspringtos muskuļus un atkal iesēžas pasažiera sēdeklī. Gatavs atsākt savu ceļojumu pa dzīves ceļu, ego bez pretenzijām pieņem savu lomu, kā vienmēr uzmanīgs un pateicīgs vērotājs. Atsakoties no kontroles, ego saprot, ka būtībā tas nekad neko nekontrolēja, un tad nāk dziļa un brīnišķīga apzināšanās. Ego apzinās, ka tas nekad nav pastāvējis ārpus izkropļotās individualitātes uztveres. Tas ar prieku atzīst, ka tā pastāvēšana nebija nekas cits kā ēna, kas izzūd eifo sajūtas mīlošajā gaismā. Ja jūs lepojaties ar savu darbu, tas izmainīsies. Ja jūs baidāties no noraidījuma, tas izmainīsies. Ja kāda iemesla dēļ esat laimīgs, tas izmainīsies. Katrai radītai lietai ir jāizmainās. Tā ir jāpiedzimst, jāšķērso tai atvēlētais dzīves posms un jāatgriežas tajā pilnībā, no kuras tā izcēlās, lai tajā izšķīstu. Tā ir ne tikai viedo doktrīna, bet arī nemainīgs kvantu un klasiskās fizikas likums. Un brīžos, kad mūsu prāts ir mierīgs un saprātīgs, mēs paši to redzam. Nekas, ko mēs zinām, nav mūžīgs. Viss mainās, izņemot pašas izmaiņas. Tātad, kā identificēties ar ego pasauli, kurā notiek pastāvīgas pārmaiņas, ja viss vienmēr mainās, kur atrast stabilitāti? Kā jūs varat justies droši, ja nekas nepaliek nemainīgs?
Viss mainās, arī tās lietas, kurās meklējam drošību. Citi cilvēki, darbs, nauda, veselība, daba, mājadzīvnieki, viss. Kad mainās lietas, uz kurām mēs paļaujamies, lai nodrošinātu mūsu drošību, mainās arī mūsu drošības līmenis. Parastais apzinātais prāts zina tikai to, ka līdz ar visu pārmaiņu beigām nāk nāve. Ielūkojoties sevī, viņš redz, kā strauja domu upe ieplūst uzkarsētā emociju jūrā, kur šeit ir drošība. Drošība nevar būt balstīta uz pastāvīgām pārmaiņām un brūkošiem pamatiem. Iespējams, jums ir teikts, ka jūs esat atbildīgs par visu, kas ar jums notiek. Jūs varat uzskatīt, ka esat patiesi vainojams savās ciešanās, bet es uz to skatos savādāk. Tas, vai jūs ciešat šajā pasaulē, ir pilnībā atkarīgs no jūsu skatu punkta, jeb uztveres. Problēma šeit ir tā, ka mēs ticam, ka varam izveidot priekš sevis labāku dzīvi paši. Tā ir ilūzija. Tas ir mūsu prāta izkropļots rezultāts caur ego, nevis tīras apziņas atspulgs, kas bez izkropļojumiem plūst caur eifo sajūtu. Iemesls, kāpēc mēs nevaram izveidot sev labāku dzīvi paši, ir tāpēc, ka tā jau ir pilnīga. Problēma ir tā, ka mēs neatpazīstam šo pilnību. Pilnības neatpazīšana patiesībā ir pilnības sastāvdaļa, taču šīs tēmas izstrāde prasīs laiku, tāpēc pietaupīsim to piemērotākai situācijai. Tas, cik lielā mērā esam iegrumiši šajā ilūzijā, ir tieši atkarīgs no mūsu pārliecības, ka mēs paši kontrolējam mūsu dzīvi. Kad mēs uzskatām, ka mēs kontrolējam lietas, mēs esam samērā apmierināti ar sevi un savu stāvokli dzīvē. Kāpēc mēģināt izprast dzīves noslēpumu, ja jums jau iet labi, vai ne? Problēma ir tajā, ka mums pastāvīgi jākontrolē spēki, kas var mūs izmest no mūsu mazā personīgo sasniegumu un materiālās labklājības kalna. Jo lielāks ir mūsu gandarījums, jo smagāk mums jāstrādā, lai saglabātu šo iluzoro iekšējās drošības sajūtu. Vai tad tas tā nav? Māte daba nepārtraukti šķetina ilūziju pavadienus mūsu dzīves struktūrā. Viņa pastāvīgi cenšas mūs pamodināt no miega, kurā mēs atrodamies, saucot to par es. Kad mēs ciešam, mēs patiesībā esam labākā situācijā, jo spējam izlausties cauri cēloņu un seku ilūzijai. Cilvēki, kas piedzīvo ciešanas, zina, ka viņu pūles ir veltīgas. Viņi spēj atbrīvoties no domas, ka viņi kontrolē situāciju. Diemžēl vairumā gadījumu mēs pievēršam lielāku uzmanību kontrolas atgūšanai, kas atkal mūs iegrūž ilūzijā. Tātad, kur ir risinājums, ko mēs meklējam? Ja dzīve tā nav personīgās pieķeršanās un materiālā labklājība, tad kas ir dzīve? Vai tas ir ticības un pozitīvas domāšanas jautājums? Kad jūs zināt patiesību, ticība nav nepieciešama, un domāšana pilnībā saskaņojas ar uztveres izpausmi. Dzīve nav saistīta ar mēģinājumu skatīties uz lietām pozitīvi. Dzīve ir pozitīvā gaisma. Galu galā dzīve ir, lai pieņemtu to, kas ir, tādu, kāds tas ir. Kad tas notiek, iestājas miers, un viss ir redzams brīnišķā gaismā. Nav vajadzības censties un pielikt pūles, vienkārši jāatmostas realitātei kā tādai. Dzīve mūs aicina uz pastaigu. Dzīve seko saviem likumiem, aicinot mūs pastaigā. Reizēm mums var šķist, ka mēs visu kontrolējam un mums klājas labi, taču neviens visu laiku nesaņem to, ko vēlas. Dzīve nevienmēr ļausies šai ilūzijai, ticēt tam ir neprāts. Paskatieties uz savu pašreizējo situāciju, vai esat sasniedzis vismaz daļu no tā, par ko sapņojāt pirms 10 gadiem fiziskajā, emocionālajā, finansiālajā, garīgajā, intelektuālajā un sociālajā jomā? Iespējams, vienā vai divās dzīves jomās jūs tuvosieties savam ideālam. Iespējams, jūs esat finansiāli drošāks nekā plānojāt, taču viena lieta ir skaidra. Jūsu 5 gadu plāns
sāka jukt uzreiz tajā brīdī, kad nolēmāt, ka varat to īstenot. Var airēt un airēt, maigi vadot savu laivu pa straumi, vai airēt un kulties kā traks, cenšoties virzīties pret straumi, bet galu galā sapratīsi, ka pār straumi nav kontrolas un dzīve ir tikai sapnis. Ja tu pretojies šai idejai, tas nozīmē, ka tavs ego velk tevi aiz krakla piedurknes. Šai idejai var būt grūti noticēt. Palieciet ar mani šajā jautājumā vēl nedaudz, un es jums piedāvāšu alternatīvu skatījumu, kas ir ne tikai noderīgs, bet arī sniedz lielu atvieglojumu, un tas ir ārpus ticības un jebkādas pārliecības. Jums nav jāmaina jūsu pašreizējā pārliecība. Uzskati nemaina mūsu pasauli, bet eifos sajūta gan. Tāpēc atstājiet savus uzskatus neskartus un turpiniet apzināties eifos sajūtu. Eifos sajūtas iepazīšana ļaus jums saglabāt uzskatus, kas jums palīdz, un maigi kliedēt tos, kas galu galā nekalpo jūsu interesēm. Drīz jūs sapratīsiet, ka ticība ir relatīvs spēlētājs dzīves spēlē. Zināšanas, ko es jums piedāvāju, var jums kalpot vislabāk, neatkarīgi no tā, vai jūs tam ticat vai nē. Jājautā sev, kāpēc pilnīgi nesagatavoti cilvēki var gūt panākumus, kamēr citiem neizdodas, neskatoties uz nevainojamo sagatavotību un potenciālu. Mēs izgudrojam racionālus skaidrojumus savai nespējai kontrolēt kāpumus un kritumus, atsaucoties uz tādām kategorijām kā veiksme un karma. Šīs uzskatu sistēmas palīdz mums izskaidrot pastāvīgi novērojamu ikdienas faktu. Mēs nekontrolējam savu dzīvi. Var teikt, ka kādam ir paveicies, vai viņam ir laba karma, bet tas, kas paliek nemainīgs, ir tas, ka konsekventi panākumi nav pakļauti pat visgatavākajiem cilvēkiem. Patiesībā pie stūres ir spēki, kas rada un baro mūsu pasauli, sākot no vienkāršākās amēbas līdz majestātiskajai galaktiku kustībai. Kad esam harmonijā ar šiem spēkiem, dzīve kļūst par straumi, kurā varam peldēt bez jebkādas piepūles. Kad mēs ar tiem cīnāmies, dzīve kļūst par cīņu. Ja mēs neiegūstam šo vienu mācību un turpinām airēt pret dzīves straumi, tad cīņa kļūst par vēl vienu no bezgalīgajām ciešanu variācijām. Mēs nekad nezinām, ko dzīve mums gatavo. Mēs reti domājam ar lielu vērienu. Dzīve mums var piedāvāt vairāk, nekā mēs spējam iedomāties. Tāpēc labākais, ko darīt, ir nepārtraukt meklēšanu ar domu, ka zini, kas ir labākais tev un pārējai pasaulē, un ļaut dzīvei pārņemt kontroli. Nedaudz vēlāk jūs uzzināsiet, kā to izdarīt. Jūs būsiet pārsteigti. Ko mēs uztveram, tam ticam. Runā, ka mēs varam mainīt savu dzīvi, ja tam ticam. Kā jau teicu, ticībai ar to nav nekāda sakara. Tas ir uztveres jautājums un nekas vairāk. Mēs ticam tam, ko stāsta mūsu sajūtas. Labi, Frank, tu saki, es zinu, ka ja es esmu par kaut ko pilnīgi pārliecināts, ar laiku es sākšu to pieņemt kā patiesību. Jā, tā ir taisnība, bet tikai daļēji. Šķiet, ka esam vienojušies par sakramentālo jautājumu. Kas bija pirmais, vista vai ola? Ir vecs teiciens, redzēt, tā tad noticēt. Tikpat viegli varat teikt, es ticu tam, ko redzu. Jebkura aizsprieduma izpausme lieliski ilustrē redzējumu par to, kam jūs ticat. Piemērs, kas uzreiz nāk prātā, ir rasu aizspriedumi, un ir neskaitāmi šādu aizspriedumu piemēri gan pagātnē, gan mūsdienās. Ja uzskatāt, ka persona, kas pieder noteiktai rasei, sociāli-ekonomiskajai grupai vai dzimumam ir mazāk talantīgs, inteliģents, motivēts vai draudzīgs, tad, protams, jūs meklēsiet un atradīsiet uzvedības piemērus, kas apstiprina jūsu uzskatus. Tātad, kā mēs varam tikt galā ar šo sarežģīto jautājumu par attiecībām starp uzskatiem un uztveri? Atbilde ir pavisam vienkārša.
Jūs varat domāt par to cēloņu un seku izteiksmē. Ja koku nogāzīs stiprs vējš, mēs varam teikt, ka vējš bija cēlonis un koka nokrišana bija sekas. Tagad, ja jautā, kas izraisīja spēcīgo vēju, mēs varam teikt, ka tas radās sajaucoties siltajiem gaisa slāņiem virs okeāna ar vēsākiem slāņiem. Ja mēs to virzām tālāk un jautāsim, kāpēc okeāns sasilst, mēs varētu teikt, ka tas ir saules dēļ. Kāpēc saule silda? Ūdeņraža saplūšanas rezultātā. Kas izraisīja ūdeņraža iekļūšanu šajā procesā? Ātomu kustību. Kāpēc ātomi pārvietojas? Sakarā ar subatomisko daļiņu kustību. Kas lika subatomiskajām daļiņām kustēties? Viļņu enerģija. No kurienes nāk viļņu enerģija? Sakarā ar nulles punktu rašanos. Fiziskais termins EIFO sajūtas definēšanai. Kāpēc radās nulles punkts? Netiešas kārtības rezultātā fiziskas termins tīrai apziņai. Kas izraisa netiešu kārtību vai tīru apziņu? Nekas neizraisīja tīru apziņu. Tam nav formas, tāpēc tas nav radīts un ir ārpus cēloņa sakarības. Ja jums būtu jāizvēlas jebkura situācija šo notikumu ķēdē, ko jūs izvēlētos, cēloni vai sekas? Atbilde ir atkarīga no tā, kurā kategorijā vēlaties klasificēt notikumu. Piemēram, ūdeņraža sintēze ir gan cēlonis, gan sekas. Tas ir saules starojuma cēlonis, kas sasildīja okeānu, bet ūdeņraža sintēze ir arī protonu un elektronu kombinācijas sekas, no kurām veidojas ūdeņraža atomi. Ja jūs uzskatāt ūdeņraža sintēzi par iemeslu, jums būtu taisnība, bet jums būtu arī taisnība, ja jūs to uzskatītu par sekām. Cēlonis un sekas ir relatīvs uztveres jautājums. To pašu loģiku mēs varam pielietot pārliecībai un uztverei. Jūs varat izvēlēties jebkuru notikumu no nebeidzamas uztveres ķēdes, kas ietekmē ticību, ietekmē uztveri, ietekmē ticību un tā tālāk bezgalīgi. Notikums tiks uzskatīts par izraisītu uztveres vai pārliecības dēļ, atkarībā no jūsu izvēlētās pozīcijas. Ja jums ir nepieciešama nauda, lai samaksātu īri, jūs jūtat nepieciešamību pēc naudas, un atkarībā no jūsu izvēles jūs ticēsiet vai šaubīsieties, ka jūs saņemsiet šo naudu. Jūsu ticība veiksmē vai neveiksmē ir atkarīga no jūsu uztveres par jums piedāvātajām iespējām. Jūs varat strādāt vairāk, aizņemties naudu, zakt naudu vai pakļaut dabas spēku savai gribai, strādājot smalko enerģiju līmenī, tas ir izrunājot afirmācijas, apgalvojumus, kas satur skaidru mentālo priekšstatu par jūsu mērķi. Atkarībā no jūsu uztveres jūs izvēlēsieties metodi, kas jūsuprāt visticamāk ļaus jums iegūt naudu. Kad tos saņemsiet, jūs jutīsiet, ka izmantotā metode ir efektīva un ticēsiet, ka tā jums noderēs arī turpmāk. Vai redzat, cik dziļi saistīti ir ticība un uztvere? Tā tie viens otru iedvesmo un sadarbojas, bet tāpat kā ūdeņraža saplūšana bija cēloņu un seku ķēdes vidū, kas noveda pie koka nokrišanas, ticība un uztvere ir vienas monētas divas puses. Šķiet esam nonākuši apburtā lokā, no kura nav izējas, bet mēs to neuztveram kā apli. Mēs domājam, ka cēlonis un sekas, pārliecība un uztvere ir tieši saistīta, bet tas ir tāpēc, ka mēs skatāmies uz problēmu no pārāk tuva attāluma. Ko es ar to domāju? Ja mēs ejam ilgu laiku pa diezgan līdzenu virsmu, mums šķiet, ka mēs ejam pa taisnu līniju. Realitātē mēs ejam pa liektu līniju, nevis taisnu līniju, jo Zeme ir apaļa. Zeme ir ļoti liela un mūsu sajūtas neuztver tās liekumu. Kad mēs ejam pa to un domājam, ka ejam pa līdzeno virsmu taisnā līnijā. Ja skatāmies uz to no kosmosa, mēs varam viegli atteikties no mūsu ierobežotās lineārās Zemes uztveres un uzreiz redzēt, ka tās virsma ir izliekta. Tieši šī galīgā uztvere ārpus mūsu lineārā prāta ierobežotās struktūras atbrīvo mūs no maldīgiem priekšstatiem, apjukuma un ciešanām.
Jūs varētu teikt, ja es uzskatu, ka Zeme ir apaļa, tad es rīkošos atbilstoši un man nebūs vajadzības sajust Zemes izliekumu. Tas ir ļoti labs novērojums, un tas darbojas ļoti labi, ja vien jūsu pastaiga pa līdzeno virsmu ir bez izmaiņām. Atcerieties, ka jūsu prāts ir rotaļu laukums nedalāmam ticības un uztveres pārim. Tas uztver tikai pārmaiņas. Dabā nav taisnu līniju. Jūsu prāts nevienmēr atceras, ka taisna līnija ir ilūzija. Tas ir pretrunā ar viņa dabu. Jūsu prātam jākoncentrējas uz to, kas mainās. Mūsu taisnās līnijas analoģijā jūsu prāts būtu vērsts uz kāpšanu kalnos. Viņš aizraujas ar virsotņu, ieleju un alu izpēti. Jūsu prātam ir grūti saglabāt ticību maigi izliektajai pasaulē, kad kāpjat gandrīz vertikāli klintī. Redziet, ja mūsu dzīve visu laiku ritētu taisnā līnijā, tad mums būtu visas atbildes. Mūsu problēma ir mūsu dzīves kalni un ielejas. Tā kā mēs uz tām raugāmies no ļoti tuva attāluma, vienalga, vai tās ir finansiālas, garīgas vai cita rakstura problēmas, viņu vērtējumā mēs netiekam tālāk par cēloņu un seku, pārliecības un uztveres kategorijām. Mēs plānojam savu dzīvi kā taisnu līniju un ticam, ka varam kontrolēt cēloni un sekas, kuru ķēde stiepjas līdz pat laika sākumam. Mēs domājam, ka to varam izdarīt, mainot savus uzskatus vai uztveri, bet šī pieeja nedarbojas un ir jāpieliek lielas pūles un liela ticība, lai pārliecinātu sevi, ka tā ir efektīva. Ir vajadzīga milzīga enerģija, lai noticētu kaut kam, kas nav patiess. Bet ir ceļš, kas ir brīvs no šī šķietamā, determinizētā cēloņu un seku cietuma. Tāpat kā spēja brīvi peldēt rodas viegli, kad pārvietojamies no gravitācijas brīvā telpā, tāpat visas dzīvībai raksturīgās pretrunas izzūd pašas no sevis, kad mēs spējam pārvietoties pa dzīvi ārpus lineārā cēloņu un seku uztveres, ko mums uzspiež ikdienas dzīve. Kā to panākt? Ja mēs atgriežamies pie mūsu analoģijas, tad jūs jau zināt, kā planēt kosmosā, neierobežojot Zemes gravitācijas spēkus un darbojoties kā ārējam novērotājam, aplūkot bezgalīgo kopainu. Ja Zeme būtu jūsu prāts, tad kosmosa tukšums būtu tīra apziņa. Eifo sajūtas būtu jūs, peldot kosmosa plašumos, vērojot šo skaisto zilo sfēru, ko mēs saucam par mājām. Kvantu pārvietošanas process ir kosmosa kuģis, kas aizvedīs jūs ārpus gravitācijas ierobežojošiem efektiem. Peldoties kosmosā brīvi no Zemes gravitācijas pievilkšanas, ko neietekmē zem jums esošā cēloņa un seku pasaule, jūs varētu netraucēti izbaudīt planētas daudzveidību un skaistumu, vienlaikus paliekot ārpus tās nežēlības. Muša kosmiskajā radīšanas tīklā. Kad jūs veicat kvantu maiņu un apzināties kvantu maiņas apziņu, jūs apzināties savu patieso es, kas atrodas radīšanas tronī. No šīs augstās vietas jūs neradāt, bet esat ārējais vērotājs, kas vēro visas radītās lietas, kas izplatās no tevis. Vēdas, senie Indijas svētie raksti to pielīdzina kosmiskam zirneklim, kas izvelk no sevis pavadienu, lai austu dzīvības tīklu. Muša, kas iesprostota šī parādību cēloņu seku pasaules tīklā, ir ego, ierobežota sevis uztvere ar visām tā idejām, cerībām, bailēm un uzskatiem. Jo vairāk tas cenšas atbrīvoties, jo stingrāk tas iestrēgst dzīves tīklā. Pastiprinot centienus izkļūt no tīkla, ego piesaista zirnekļa eifo sajūtas uzmanību. Ar neierobežotu līdzjūtību eifo sajūta beidzot aprī ego, asimilējot tā apziņu savā ķermenī. Paplašinoties ārpus ierobežotā redzesloka,
Ego izšķīst radītāja veselumā un vēro, kā tas virzās uz nākamo mušu. Galīgā atziņa ir tāda, ka dzīve ir ideāla tieši tāda, kāda tā ir. Pastāv fundamentāla un galīga harmonija, kas caurstrāvo visas radītās lietas. Par to nav šaubu. Viss ir, kā ir. Par to nav šaubu. Disharmonija ir rezultāts redzot atsevišķas daļas, neuztverot veselumu. Var teikt, ka disharmonija ir šauras uztveres rezultāts. Paskatīsimies, kas notiktu, ja uz gleznu muzejā skatītos nevis ar abām acīm, bet tikai ar vienu un caur cauruli, kuras diametrs ir aptuveni 5 centimetri. Un tad tu klausītos aprakstu par šo pašu gleznu, ko veidojas cilvēks, kurš stāv dažu metru attālumā no viņas, un skatās uz to ar abām acīm. Salīdzinot to, ko viņš redz, ar to, ko redzat jūs, trīcošā balsī viņš apraksta majestātiski zilus kalnus, vēsi zaļus mežus un zeltainu pļavu, ko caurauž saules stari, kas izlaužas cauri mākoņiem, kas karājas virs viņa. Viņš saka, ka glezna viņu piepilda ar bijības sajūtu, un kad tev lūdz aprakstīt savus iespaidus un sajūtas, tu atbildi: es redzu brūnu burbuli ar pelēku plankumu uz tā, man šķiet, ka man kaut kas pietrūkst. Lai kā jūs mēģināt, jūs nevarēsiet redzēt skaistumu vai sajust prieku, ko šī persona aprakstīja. Jūsu redze ir ierobežota. Tad jūs varat pateikt: man nepatīk brūna krāsa ar pelēkiem plankumiem. Es vēlos mainīt savu skatu punktu. Un jūs pavērsiet savu cauruli uz citu attēla daļu. Šeit jūs redzat zelta un zilās krāsas, un jums tās patīk labāk. Jūs sakāt: jā, tagad es saprotu jūsu aprakstīto prieku. Zilā un zelta krāsa ir daudz labāka nekā brūna un pelēka. Bet jūsu pārliecība ir balstīta uz ierobežotu redzējumu. Drīz zilā un zelta krāsas zaudēs savu šarmu jums, un jūs vērsīsiet savu cauruli uz citu attēla daļu, pēc tam uz nākamo un tā tālāk. Jūs domājat, ka šādā veidā, izejot cauri pietiekami daudz attēla daļai, jūs galā visas tās savienosiet un jums būs priekšstats par visu attēlu kopumā. Protams, atsevišķām daļām nekad nevar būt visa attēla kumulatīvā ietekme. Pēc savas pārliecības jūs turpināsiet vākt atsevišķas gleznas daļas līdz muzeja slēgšanai. Kas jums jādara, lai redzētu visu attēlu? Es atbildu: nekas. Tieši tā, pilnīgi nekas. Ja jūs sasniedzat pilnīgas nedarīšanas stāvokli, pārtrauciet domāt par to, kas jums jādara tālāk. Jūsu ķermenis pilnībā atslābs un caurule vienkārši izkritīs no rokām. Spontāni un bez piepūles jūs pārdomāsiet attēlu visā tā pilnībā un skaistumā. Veicot šo vienkāršo darbību, pārtraucot darīt to, ko darāt un cenšanos, jūs izjutīsiet bijību un uzzināsiet par skaistumu, ko jums aprakstījis cits cilvēks ar paplašinātu uztveri. Veseluma apziņa tā ir pilnības uztvere. To saprast nepalīdzēs ne uzskati, lai cik to būtu, ne ierobežota uztvere. Veseluma apzināšanos var panākt tikai pārtraucot visas pūles un sākt novērtēt to, kas tavām acīm šķiet tāds, kāds tas ir. Apbrīnojamā pilnības vienkāršība apgaismos tavu apziņu. Jūsu šķietamā kontrole pār noteiktiem jūsu dzīves aspektiem, tā ir ilūzija. Tas ir kā caurules pārvietošana no vienas gleznas vietas uz citu. Neapmierinātība ar savu pašreizējo stāvokli motivē jūs pāriet uz nākamo punktu. Neviens punkts vai vesela punktu kopa tavā dzīvē, būdams apvienots vienā veselumā, nekad nevarēs ļaut jums novērtēt, pārsteigt un apbrīnot kaut vienu ieskatu jūsu pasaules neatkārtojamā pilnībā. Tāpat kā attēla pilnība vienmēr bija klātesoša, tā arī šīs dzīves pilnība vienmēr ir klātesoša. Jums nekas nav jādara, kā vien atvērt acis sava patiesā es skaistumam, kas ir tikpat vienkārši kā ļaut
caurulei nokrist no rokas. Drīz jūs iepazīsieties ar kvantu maiņas nodomu, kura pamatā ir viens noteikums. Jo mazāk jūs darīsiet, jo vairāk pilnības atspoguļosies jūsu dzīvē. Nedariet neko, un jums parādīsies neticamā pilnības uztvere ārpus jūsu pārliecībām. 9. nodaļas galvenie punkti. Kad cilvēka apziņa paplašinās līdz visuma apziņai, viņa rīcību vada universālā gudrība. Ego neveiksme, kontakta neesamības dēļ ar tīru apziņu, ego izjūt dziļu iekšēju tukšumu. Tas novēršas no eifo sajūtas un mēģina šo tukšumu aizpildīt ar materiālām pasaulīgām lietām. Tas, vai jūs ciešat šajā pasaulē, ir pilnībā atkarīgs no jūsu skatu punkta, uztveres. Iemesls, kāpēc mēs nevaram izveidot sev labāku dzīvi, ir tāpēc, ka tā jau ir ideāla. Mēs vienkārši neatpazīstam šo pilnību. Mūsu uzskatu sistēma palīdz mums izskaidrot mūsu pastāvīgos un ikdienas novērojumus par notikumiem un parādībām, kuras mēs nevaram kontrolēt. Kad jūs veicat kvantu maiņu un apzināties eifo sajūtu, jūs apzināties savu patieso es, kas atrodas radīšanas tronī. Galīgā atziņa ir apziņa, ka dzīve ir ideāla tieši tāda, kāda tā ir. Veseluma sapratne ir pilnības uztvere. Jo mazāk jūs darīsiet, jo vairāk pilnības atspoguļosies jūsu dzīvē. Nedariet neko, un jums parādīsies neticamā pilnības uztvere ārpus visām pārliecībām.